Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus meus, in Deo salutarim meum, quia res exitum. Esiet sveicināti Karmela kustības kristietības skolas kārtējā formācijas reizē. Un šajā reizē mēs turpināsim jau iesākto tēmu par katra cilvēka ceļu. Un turpināsim pārdomāt šo tēmu par Mariju. Kā ievadā ieskatīsimies Dantes teiktajos vārdos, ko savā dievišķajā komēdijā viņš apraksta pēc tādas nolaišanās elles bezdibenī un tad kāpšanas šķīstītavas kalnā. Viņš izmanto svēto Bernardu, kurš ir teologs un mistiķis, kurš velta jaunavai Marijai himnu, kuru starp citu arī izmanto baznīca savā liturģiskajā lūkšanā, īpaši sestdienās, Marijas piemiņas dienās. Jaunava un māte, sava dēla meita, pazemīga un cildena, vairāk nekā radība, mūžīgā padomdevēja nemainīgais vārds. Tu esi tā, kas tik ļoti cildināja cilvēka dabu, ka viņas veidotājs nekautrējās padarīt sevi par viņas veidojumu. Tavās miesās tika iedegta mīlestība, ar kuras siltumu mūžīgā mierā šis zieds ir uzdīdzis. Jā, mēs tā kā pārējām uz šo nākamo tēmu jau, ja pirms tam mēs runājām par šo iesākumu un brūci, jeb ievainojumu. Mēs uzsākam tādu kā jaunu šo trešo daļu tēmu sava dēla meita. Jo te mēs redzam arī šajos vārdos, ko tikko lasījām no Dantes, tādu paradoksu. No vienas puses Marija dzemdēja Jēzu kā savu dēlu, nēsāja savās miesās un uzaudzināja. No otras puses viņu, Mariju, dzemdēja pats dēls, iepriekš, jeb no sākuma, dodot jau pestīšanu viņai no ieņemšanas brīža. Un tāpēc šis ir arī mūsu pārdomu tāda noslēdzošā nodaļa, ko šodien apskatīsim daļu no šīs nodaļas, un tad nākamajā mēnesī pabeigsim, kurā mēs redzēsim šo atgriešanos pie principa, no kā viss sākās, kurā Mariju unikālā veidā atpestīja tas pats dēls, kuru viņa kādu dienu laidīs pasaulē. Tāds nedaudz mulsinošs aplis, jeb sevis tāda kā izslēdzoša notikumu ķēde, bet pārdomāsim to šajās divās formācijās, jo pirmajā nodaļā, kad mēs runājām, mēs atcerējāmies, kāpēc Marija ir katra cilvēka ceļojuma piepildījums. Un tad mēs runājām otrajā tādā sadaļā, kādā veidā Dievs vēlējās, lai Marija ienāktu vēsturē, no vienas puses apslēpta no pasaules, bet tad tādā plašākā ievadā mēs runājām arī par šo sākotnējo Dieva ieceri un ievainojumu, kas mūs veda pie tā, kāpēc Marija bija bezvainīgi ieņemta.
To mēs saistījām ar cilvēces vēstures sākumu, ar šo radīšanu, pirmgrēku un tā sekām. Tas, par ko mēs runājam, ir stāsts par Svēto Mariju, kad viņa tika ieņemta Dieva sirdī, un viņas šai unikālai dāvanai, kas pavadīja, jeb izgaismoja viņas ceļu. Un pirmā tēma, ko šodien apskatīsim, atgriežoties atkal par to, kas pie pirmgrēka sekām, pie cilvēka stāvokli, kādā viņš nonāca, jo atcerēsimies, mēs runājām par to, ka cilvēks tika veidots kā dāvana. Un šis sākums, šis radīšanas brīdis, ka tas bija mīlestības notikums. Un ieņemot vispār radība kā tāda ir dāvana, tieši tāpēc, ka to visu ir radījis Dievs, mīlestības Dievs, kurš ir pēc savas būtības tas, kurš dāvā sevi. Ja? Šī mīlestības attiecības Dievā starp trīs personām notiek caur dāvināšanu, un tāpēc arī Dieva šī daba, šī viņa būtība atspoguļojas viņa radībā, tajā realitātē, ko Dievs ir izveidojis. Īpaši to mēs redzam cilvēka noslēpumā, jo Dievs cilvēku radīja pēc sava tēla un līdzības, ar šo brīvību un spēju mīlēt. Tad cilvēks ir tāda realitāte, kurā šī dāvana, jeb dāvanas forma, dāvanas būtība kļūst apzināta, kas tiek saprasta cilvēkā. Radība pati par sevi visa ir dāvana, bet cilvēkā viņa kļūst apzināta, viņa tiek izprasta. Caur šo pirmgrēku šī realitāte un cilvēka dāvana tiek ievainota. Vīrietis un sieviete vairs nepiedzīvo viņu pilnvērtīgo dabu kā dāvanu. Viņi nespēja vairs būt sadraudzībā ar Dievu un viens ar otru. Gluži pretēji, cilvēks attīstīs sevī tādu narcistisku izpratni par sevi, vai nu no bailēm, vai arī no lepnuma. Papildus tam cilvēks pazaudēja Dievā zināšanas par labo un ļauno. Tas nozīmē, ka viņi domāja, ka paši varēs noteikt vai saprast, kas ir labs un kas ir ļauns. Atteicoties no tā, ka šī izpratne veidojas Dievā un esot attiecībās ar Dievu. Un vīrietis ar sievieti zaudē arī iepriekš neierobežoto dzīvības dāvanu. Tātad mēs zinām, ka sākotnēji nāve nebija, viņa ienāca pasaulē tikai caur šo pirmgrēku. Un tātad viņus pārņem tāds, mēs teiktu, mirstības stāvoklis, dzīve, kas ir ar ciešanām, nezinot, kur dzīve beigsies, jūtoties tukšs, it kā nekas nepiepildītu vairāk cilvēka sirdi. Šīs ilgas pēc šī piepildījuma, kas nemitīgi vada cilvēku, kas izraisa šīs slāpes un mēģinājumi aizpildīt šo iekšējo tukšumu ar kaut ko no malas. Un tad jau parasti mēs meklējam pasaulē kaut ko, kas spētu mūsu sirdī piepildīt. Šī visā kontekstā mīlestība šķiet ir atkarīga no kaut kā, kas vēl sekos vai kas būs tikai pašā noslēgumā.
Šīs sākotnējās grēka sekas, kas izpaužas šajā tukšuma un baiļu sajūtās, mēs jūtam sirdī, dažreiz rada tādu kā nolemtības sajūtu, kurā liek mums uztvert dzīvi kā tādu plūstošu virzību uz pēdējo šo dzīves robežu, kas ir nāve. Tas arī izraisa pārdomas par to, kāda jēga ir no visā tā, kas mums ir apkārt, ko mēs iegūstam, jo vēlāk mēs to zaudēsim. Un tas rada mums šo jautājumu, ko varētu mēs katrs sev uzdot, un iespējams arī šajā gavēņa laikā tas būtu aktuāli, cik daudz un kā bailes nomirt ietekmē mūs, neatkarīgi no mūsu vecuma. Jo dažreiz var gadīties, ka pat neapzinoties bailes nosaka mūsu dzīvesveidu, vai izvairoties no tā, lai iesaistītos dzīves notikumos. Tas var noteikt arī to, vai mēs mīlam vai nemīlam, vai mēs dodam, vai sajūtam vēlmi vairāk ņemt pēc iespējas vairāk no citiem un no dzīves. Tāds vācu dramaturgs, režisors un teātra teorētiķis Brehts šo ievainojuma sajūtu izsaka arī ar šādiem vārdiem: neļaujiet sevi pievilkt, atpakaļ ceļa nav, vēl viens rīts nepienāks, neļaujiet sevi maldināt, ka dzīve ir maza, dzeriet to lieliem malkiem, jums ar to nepietiks, kad nāksies to zaudēt, un pēc tam nav nekā. Viņš ataino šo bezspēcības, bezcerības stāvokli, saprotot, ka visus dzīves noslēgumā gaidīs šī nāve. Un skatoties uz šo radīšanas stāstu un uz vēsturi, mēs redzam, ka Dievs pēc grēkā krišanas nav atstājis cilvēci, bet drīzāk no jauna pakāpeniski un pacietīgi atjauno derību ar cilvēkiem. Taču tik un tā cilvēks apzinās, ka viņa dzīve nav droša. Tajā pašā laikā arī to, ka cilvēks atrodas tādā kā ļaunuma verdzībā, tādā noslēpumainā ļaunuma gūstā. Un viss jau no paša sākuma, no šī pirmgrēka notikuma un tā sakām, tā kā prasa un norāda uz to, ka ir nepieciešams jauns sākums, tāds kā restarts, mēs teiktu. Un lasot svētos rakstus, tādi atjaunošanas piemēri, kā mēs varētu iedomāties, tad, lai sāktu no jauna, mēs varam atcerēties, piemēram, Noas laikus, kad bija šie plūdi, lai it kā sāktu no jauna cilvēci. Mēs redzam, ka šīs pirmgrēka sekas turpina eksistēt. Nav tā, ka iznīcinot pasauli, varētu iznīcināt traģēdiju, kas notika ar pirmajiem cilvēkiem. Viņa ir nepārtraukti klātesoša, ir nepieciešams savādāks sākums, savādāks restarts, savādāka atjaunošanās, kā vienkārši cilvēku iznīcināšana, un tad domājot, kā ar jauniem cilvēkiem, kas ir varbūt tīri, kārtīgi, likumīgi, ka no viņiem tad atjaunosies jauna svētā paudze, kas būs tuvās attiecībās ar Dievu. Skatoties uz Noā, mēs redzam, ka tas tā nenotika, un tas ir tikai kā piemērs, lai parādītu, ka
ir vajadzīgs kaut kas cits. Šo jauno sākumu principā mēs redzam vai varam jau izlasīt šajā radīšanas stāstā, pirmajā sākumā, ja tā varētu teikt. Jo radīšanas stāsts ļauj mums saprast, tā kā pareģo, ka uzvara pār čūsku kādu dienu nāks caur sievieti, ka būtu nepieciešama šī jaunā Ieva. Tātad radīšanas grāmatā ir rakstīts, un es celšu ienaidu starp tevi un sievieti, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju, un viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi. Un nav nejaušība, ka šī rakstvieta tiek saukta par protoevaņģēliju, pirmo evaņģēlija vēstījumu, vēl pirms evaņģēlijiem. Jo faktiski ir iespējams izsekot šo noslēpumaino pravietojumu par Kristus atnākšanu un pirms tam Marijas atnākšanu. Un attiecīgi arī par šo baznīcas mātišķību, kas tajā mirklī bija aicināta gadsimtu gaitā radīt, jeb uzturēt šo ķēdi, kas mūs noveda līdz jaunajam sākumam. Šo pašu sievietes tēlu no jauna piedāvās atklāsmes grāmata, kas attēlo sievieti, kas stērpta saulē ar mēnesi zem viņas kājām, un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Atklāsmes grāmata 12. nodaļa 1. pants. Un tālāk 12. nodaļā tiek runāts par to, kā sieviete dzemdēs vīriešu kārtas bērnu, kuru pūķis mēģinās nogalināt, bet bez panākumiem. Un tā tad realitāte tika no jauna piepildīta ar žēlastību, un tas notiek sievietē. Un lai katrs cilvēks no jauna atklātu šo radīšanas dāvanu un tās patieso skaistumu, Kungs iecerēja jaunu dāvanu, kas ir vēl lielāka par sākotnējo. Ja domājieties, no vienas puses mēs runājam par šo skaisto Dieva ieceri, ar kuru Dievs radīja cilvēku, un cik viss bija skaisti un brīnišķīgi Ēdenes dārzā. Dievs iecerēja visu labot ar šo jauno sākumu un padarot dāvanu par kaut ko vēl lielāku, kā bija pirms tam. Pārdomājot to, mēs varam atcerēties arī svētā Akvīnas Toma vārdus par šo laimīgo vainu, par to, ka tas, kas notika, tā traģēdija, viņa tiek pārvērsta vēl lielākā priekā. Un šis lielākais prieks ir tas, ka mēs varam pilnīgāk piedalīties Dieva dzīvē caur Jēzu Kristu paša Dieva dzīvē. Un tāpēc laika piepildīšanās, ko mēs arī bieži svētajos rakstos lasam, šī laika piepildīšanās nozīmē, ka realitāte, tas, kas mums apkārt, viņi ir piepildīti ar žēlastību, kad Dieva dēls dzima no sievietes. Un mēs varam to iedomāties arī skatoties uz sievieti, kad viņa gaida bērnu, viņa ir piepildīta tā kā ar šo bērnu. Tas tādu pašu skatienu varētu skatīties uz visu pasauli, uz to realitāti, jeb ko Dievs ir radījis, ka Dievs ienāk pasaulē un piepilda viņu. Un tāpēc eņģelis uzrunājot Mariju, Lūkas evaņģēlijā saka, esi sveicināta žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Marija bija piepildīta ar žēlastību jau no pirmā sava eksistences brīža, nevis no šī pasludināšanas brīža, jo eņģelis taču uzrunā žēlastības pilnā,
pirms viņa vēl teica jā, pieņemot, ka Dieva dēls caur viņu nāk pasaulē, tātad, bet eņģelis viņu jau uzrunā ar žēlastības pilno, tātad viņa jau bija piepildīta no ieņemšanas brīža, ne tikai no pasludināšanas. Viņa jau bija iecerēta Dieva sirdī kā pilnīgi tīra un neierobežota dāvana, tātad grēka neierobežota, lai šajā dienā viņa varētu izteikt savu pilnīgi brīvu piekrišanu, tīru, šķīstu, bez kaut kādas ietekmes no malas, un lai viņa spētu no brīvas gribas dāvāt šo pestīšanas dāvanu cilvēcē. Un tieši tāpēc Marijā tika dziedināts ievainojums, jeb šīs pirmgrēka sekas, kas nāk līdzi visai cilvēcei. Tāds franču dzejnieks un publicists Šārls Pegī to mums raksta ar šādiem vārdiem. Visām radībām kaut kā trūkst, un ne tikai tas, ka tās nav radītājs. Mēs zinām, ka tiem, kas ir miesīgi, trūkst šķīstības, bet tiem, kas ir šķīsti, trūkst miesas. Mums tas ir jāzina. Tikai viena ir šķīsta, būdama miesīga, viena ir miesīga, tajā pašā laikā šķīsta. Un tāpēc vissvētākā jaunava, tā ir vislielākā svētība, kas ir nolaidusies visā radībā. Unikāla būtne, bezgali unikāla, bezgali reta. Tiešām šis Dieva dāvana Marijā, ko viņš sniedz mums, ir kaut kas unikāls un cilvēcē kaut kas īpašs. Tas ir jauns sākums, jauns restarts. Un šajā mirklī apstāšos šajā formācijā, lai būtu iespēja mums pārdomāt vēlreiz, īpaši šajā gavēņa laikā, gan par to, kā nāves ienākšana ietekmē mūsu personīgo dzīvi, kā mēs veidojam savu dzīvi, vai šī apziņa par nāvi, par mūsu ierobežojumu, neapzināti varbūt veido kādas mūsu izvēles, mūsu dzīvesveidu. Piemēram, ir psiholoģijas virziens, eksistenciālisms, kas ir filozofisks domāšanas virziens, kur galvenā uzmanība tiek veltīta tam, kā cilvēks kaut ko izlemj pasaulē, un pievēršas tādām problēmām kā cilvēka eksistences jēga, viņa attiecībām ar dzīvi un nāvi, gribas brīvībai un citām lietām. Un bieži par šīs filozofijas aizsācēju tiek uzskatīts dāņu filozofs Sērēns Kierkegaards, kuru bieži arī mēs savās formācijās citējam, un arī tādus filozofus kā Žanu Polu Sartru vai Alberu Kamī, arī viņus esam savās formācijās jau dzirdējuši. Un, protams, mēs šajā gavēņa laikā varam papildus pārdomāt par šo Marijas nozīmi, viņas izvēli caur viņas piekrišanu. Pateicoties viņai, mēs iegūstam daudz lielāku dāvanu, varbūt, kā būtu spējuši iedomāties kādreiz, un kā bija svētie, kas rakstīja to, ka pat eņģeļi apskauž cilvēku par to, ka cilvēks varēs caur Jēzu ņemt dalību Dieva dzīvē. Novēlu visiem, lai šis gavēņa laiks ir piepildīts un ļauties, lai Dievs attīrītu un palīdzētu šo jauno sākumu mums labāk
saskatīta un arī piedzīvota. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.